teksasiešiem smējās. Pirmais, ko darām vienmēr iebraucot pilsētā, meklējam turisma informācijas centru. Mums ir brīnišķīga aplikācija Latvija Travel, Best Enjoy Slowly devīze, un tad mēs varam apstīties, ko tu mēs gribam atrast. Naktsmītnes, paēst, to mēs visu paprasīsim turisma informācijas centrā, tātad informācijas centrs. Aha, re, ko viņš ir. Un kur tad mēs? Mēs te kaut kur elpojam, viņa rēko parādījāmies. Ļoti labi. Strauji tuvojamies. Līdzīga māja, bet nav zaļš jumts. Tā. Kaut kāds kartē neiezīmēts krustojums, bet, izskatās, ka te kaut kur ir jābūt. Gan arī esam klāt. Pilnīgi sakrīt. Kur te viņš te ir? Nevienu tādu māju neredz vispār. Puisītis ķiverēs tā, laikam viņam bieži brauc virsū. Labdien! Kur te ir turisma informācijas centrs? Izgriezies ārā uz šitās ielas. Kāpēc man rāda kartē, ka šeit ir informācijas centrs? Šitām kartēm, kā tu pats stāvi. Ļoti līdzīgs priekšmets. Un ir arī burtiņš. Būsim atraduši pēc vietējo nostāstiem. Galīgi ne pēc kartes, bet informācijas centrs mums ir rokā. Te jau pa gabalu izstāst, kā aizskari ciet, un diez vai kaut kas būs vaļā. Ir svētdiena. Un laikā no 1. septembra, sestdien pa pusei ciet, svētdien pavisam ciet. Kurš ir teicis, ka Latvijā turisms notiek darba laikā? Labdien! Vai šajā pilsētā ir kāds, kas svētdienā zina kaut ko par turismu? Halo! Viens variants man vēl ienāca prātā. Kaut kur uz Pleskavas šosejas bija tāda karte, un tur bija rakstīts, ka Smiltenē esot turisma policija. Es nezinu, ko tā ir speciāli tāda policija, kas māk runāt angliski un savāc dzērājus. Municipālā policija Rīgā. Labdien! Labdien! Vai tā ir turisma policija? No turisma tālrunis. Jā, es vienkārši esmu pie turisma informācijas centra, tur ir ciet. Kur var uzzināt kaut ko par turismu Smiltenē svētdienā? Mēs esam vispār Rīgas pašvaldības policija turisma tālrunis. Rīgā pie tam vēl ne Smiltenē? Es esmu Smiltenē. Nē, šis ir Rīgas. Labi, atvainojiet, ka iztraucēju darbā. Teksasā vēl nenojauš, ka country radies Smiltenē. Opā, atradām. Nav tik traki. Vismaz kartes svētdienās strādā pilnīgi bez nekādām problēmām arī nakts vidū. Un tās būtiskākās lietas mēs redzam. Naktsmītnes ir, ēdināšana vairāk nekā naktsmītnes, ir pat bankomāts un velo noma. Redz, ko ir tā turisma policija, Ir visur vēs turisma policijas, tu nekur. Tā, ja mums ir karte, tad jāapstāsta ir pilsēta. Lai apstītos pilsētu, ir jātiek pilsētas augstākajā punktā. Reku viņš ir Lazdu kalns 133. Galvu rēbienoša augstums priekš Smiltenes skatu tornis. Sāksim ar skatu torni. Apstīsimies, kādā pilsēta izstās, tad arī izdomāsim, kur doties tālāk. Īstenībā Smiltenē nemaz nav tik daudz to vietu. Nav jau liela pilsēta. Izņemot ko? Bārus. Tie jau nav daudz, ne? Kas ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur nav citautība? Vismaz tik daudz. Tikai mums ir viena ģimene čigāni, un Krievu laikos tā čigāniete strādāja maizes veikalā apkopēji, un viens žīds, kurš savā laikā Krievu laikā strādāja pagarbiņā gaļas bodē. Pārējie visi latvieši. Pārējie visi latvieši. Ļoti labi. Nopietni, jā. Jo tev viss kļūst diezgan intīmi un nevar saprast, kur tas tornis, kur uz viņu jāiet, ka nevar kāds suns no sētas neskrien ārā. Piegulošajā teritorijā uzturēties aizliegts. Un diezgan smuks tas tornīts, jāsaka.
Kā jūs domājat, tas ir vaļā vai ciet? Nu, te ir tik ļoti cieta, ka pat nav rakstīts, cikos ir vaļā. Turisma informācijas centrs kaut kādā cerību dienā ir vaļā, bet Iesaliņa privāti īpašums 8A aprīkots pa visu pilsētu uzrakstiem par to, ka te ir skattornis. Mēs tepat apgāja riņķī, nu nav citu variantu, kā tikt šajā te tornī iekšā. Bet, nu, tornis ir, es pat skatos, viņš pat ir Jāņsēts kartē iekšā. Nu, noteikti, ka pie aktīvās atpūtas tādu torni nevar pielikt, varbūt vienīgi pie pasīvās, tā kā pie putnu vērošanas, tad arī torņu vērošana no malas. Ja tas ir turisms, tad, protams, ir vērts izvietot vairākas lielas šiltas pilsētā par to, ka ir tornis, kurā nevar uzkāpt. Var jau būt, ka es kļūdos, un tas tornis tiešām ir paredzēts vērošanai no malas, jo spriežot pēc tā visa drazu daudzumu, kas te ir atstāts, cilvēki ir ilgi vērojuši torni pāri sēdz žogam. Es atradu te vēl vienu objektu braucošu šurp, bija uzraksts, ka meteorīta krāteris. Nu, to taču nevar sačakarēt. Tajā taču varētu iekāpt. Tas tiešām varētu būt meteorīta krāteris, vai ne? Spriežot pēc tām priedēm, tam meteorīta krāterim ir, vismaz 100 gadu. Bet izskatās, ka jau pirms 100 gadiem cilvēki Latvijā nav sevišķi ņēmuši vērā nopietni meteorītus. Pastāties kaut tām trepīdēm. Diez vai kāds cer, ka te nāks turisti skatīties to visu. Igauni gan izturs visam savādāk. Tur tas viņu prezidents, kas viņš bija tas Lenards Merija Kristmas, viņš pat filmā uzstājās un citēja kaut kādus grieķu mītus, kur esot grieķi redzējuši pirms 2000 gadiem, kad 2 saules ziemeļos noriet. Un tas Lenards, viņš teica, ka un tā otrā sausa bija tas igauņu meteorīts, kas Sāremā nokrita. Tik lepni ir igauņi pa savu meteorītu. Laikam smiltenieši pa savu nav diezko lepni, mierīgi iespēlē futbolu un viss. Ko tāda neumlīga sajūta? Man mazliet neērti jau otru objektu apmeklējam, bet īsti nav pat kur mašīnu atstāt. Nu labi, skattornis bija ciet, bet šeit arī tu gribi apstīties to krāteri, tu noteikti traucē kādam vietējiem pabraukt garām. Stāvvietas nav arī nevienas norādes, ka tieši šis ir tas krāteris. Nebūtu kaimiņi tā pateikusi, mēs varētu ilgi domāt, vai šī bedra vai tā, kurā batuts. Prātīgākā valstī pie apķirīgākiem cilvēkiem noteikti, ka vistuvākajā mājā pie krātera būtu kaut suvenīru veikaliņš, kāda krūzīte ar uzrakstu meteorītu smilteni vai kāds tēkrekliņš par to, kā tas izstījās fotogrāfijā, piemēram, 20. vai 30. gados, kad Priedze vēl bija maziņas. Vienos sakot, cilvēki kaut ko sīk nopelnīt un palikt citiem prātā, izstāstīt un vēl kāds atbraukt. Bet tagad man kādam izstāstīt, ka te vajag braukt. Grūti pirmkārt izstāstīt, jo norāžu pamaz, otrkārt priekš kam. Mums nav laika neko te urķēties un meklēties. Mēs ņemam to, kas pirmais nāk pretī. Tātad Smiltenes novads turisma ceļvedis. Pirmā lapa. Te ir pirmais kaut kāds objekts, kurš atrodas kilometrs 20 no Smiltenes, tik tā mums slinkums ir braukt. Otrais ir izbaudīt pirmo skolas dienu, kā pirms 30 gadiem. Es labi atceros, cik pretī bija pirms 30 gadiem. Un nākamais ir viesunams Oāze. Ūdens bumbas. Tagad jālien iekšā, un tad es tikai... Jā, vēl labāk. Labais. Tur elpot, ir ko? Nu, līdz pusstundai it kā vēl. Līdz pusstundai. Es līdz pa pusstundu netiek krastā, tad man ar nāzi jālienā, ne? Izvilkšu, man jau strīt. Labi. Es taču nevaru apgāzīšos, ne? Nu, tagad jau toliņ kritīs. Kāpēc? Es negribu, Nu, savādāk jau ne, es varu vēl pastumt. Nē, negāzi man, es mēģināšu paiet. Nu, labi. Es nākšu, Baigais klusums tiekšā. Es tieku, ko cilvēks aiz gara laika nezinu. Šitā savingrojies cilvēks grib ēst. Esot Smiltenē atvēries jauns iestādījums, 3 piparu un kūkas. Ejam! Un ejam prom.
svētdienā ciet. Vai tik viņiem nav sadarbība ar turismu centru? Otra vieta, kur paēst, ir Brūzis. Citu variantu nav, tur arī ēdam. Kartupeļi ar gaļu viņam sanāk labi. Kafija? Nu, nebija tur kafija. Smiltene varētu būt tīri laba turismu pilsēta, bet te ir viena grandioza problēma. Un tie ir plastmasas logi. Nu, kaut vai šī te māja, kas man aiz muguras. Veca, diezgan pieklājīga, smuka māja. Bet kāds ir pamanījies 2 logus iespraustos modernos plastmasas. Un māja vairs ne pēc kā neizskatās. Un šis pat nav bēdīgākais piemērs. Smiltene ir pilna ar diezgan pretīgiem logiem vecās smukās mājās. Es atradu. Izskatās, ka cerība vēl ir. Varētu būt, ka visi vecie Smiltenes koka logi slēpjas šeit. Tātad kaut kad viņus varēs izvilkt, restaurēt un salikt apakaļ tā, kā bija, lai būtu pa skaisto. Diena jau iet uz beigām, jāmeklē naktsmājas. Te nu der tas pats Brūzis, vai otrā pusē upē Kalna Līgzda. Cenas līdzīgas, interjers arī, vienīga atšķirība – kalna ēdamais jāpasūt, bet Brūzi jāizdod visiem. Jāuzteic personāls, meitenes lādzīgas abās viesnīcās. Diena pagājusi Smilteni apskatīt. Un tā staigā pa Smilteni atcerējos kādu savas bērnības ainu. Šeit pat īķmalā bija sanākuši cilvēki pēkšņi, tur, kur parasti neviena nebija salikuši sedziņas, kaut kāds iesmais sēž, kaut ko skatās, gaida. Prasīju, kas tad te būs? Viņi saka, reku glābēji atbraukuši, to viņi to slīkoni vilks ārā. Nu, apmēram tik instants lietas arī notiek Smiltenē, un nekas baigi instantāks ikdienā laikam te arī atrodams. Ja nu vienīgi kaut liela koncerta vai pasākuma. Tāda nu ir tā pilsēta, bet secinājums ir viens. Smiltenē ir jāsaņemas. Nu, vismaz jānovāc tās šiltas par to torni, kurā nevar uzkāpt, un jāsaliek normāli logi tām mājām. Tad arī turisti parādīsies. Bet, kas ir jāsaka plus, Smiltenē ir ļoti lādzīga ļaudis. Jebkurā viesnīcā vai viesnamā vai restorānā bija ar mieru ieteikt jebkuru citu viesnīcu vai restorānu. Kurzemē kaut kas tāds nav iedomājams. Vidzemnieki ir savādāki.